Piedzimšanas stāsts. Tas ir visiem skaidrs, kas tas tāds ir. Tas ir tas tavs stāsts, kā tu ienāci šajā pasaulē. Bet kas ir pārdzimšanas stāsts? Kāpēc tev tas vispār ir interesanti par tādu zināt? Un nezinu. Lec, lecam iekšā. Es nezinu, labi, es zinu, bet lecam iekšā šajā tēmā, kas ir pārdzimšanas stāsts, vai vispār var savu piedzimšanas stāstu pārrakstīt, un kāds tev no tā ir labums. Un tā kā šīs dienas galvenā runātāja mums būs Linda, tad lūdzu iepazīstini ar sevi. Jā, laipni lūgti podkāstā var un vajag. Es esmu Linda Kronberga Svence, transformācijas mentors caur mīlestību, jo es ticu, ka katrai lietai, katram šķērslim, kas mūsu dzīvē nāk, ir kaut kāda dziļāka jēga, un viņš nav vienkārši, lai mūs sabotētu, lai mūs sodītu, vai lai vēl kaut ko ar mums darītu, bet tas ir mūsu izaugsmai, un to ieraugot, saprotot, transformējot un dziedinot, mēs varam dzīvot ar katru mirkli baudpilnāku savu dzīvi. Amazing. Mani sauc Inese Zingēvica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas mentors, kas ar dažādām izmaiņu tehnikām palīdz tev atbrīvoties no pagātnē uzkrātas emocionālas bagāžas, no traumām, no limitējošiem uzskatiem, no visādiem personifikāciju brīnumiem, kas glabājas tavā zemapziņā un traucē tev dzīvot skaisti, dzīvot vieglāk. Tāpēc, jā, es esmu šeit, lai tu vairs nestāvētu, lai tu neļautu saviem iekšējiem zemapziņas gļukiem stāvēt savā ceļā. Un viens tātad, nu, principā pats galvenais notikums tavā dzīvē ir tava piedzimšana. Un būtu jau baigi skaisti, ja mēs visi piedzimtu gaidīti, viegli, mājdzemdībās, uh, siltā, jaukā atmosfērā un tiešām mīlestības pārņemti. Bet, diemžēl, ļoti lielai cilvēku daļai tas tā nav. Un īpaši tie, kas ir dzimuši pirms gadiem 30, 40 un vēl, kas notika pēc piedzimšanas, tevi aizstiep projām no mammas, lai mamma var atpūsties, un tu brēci vienā istabā ar veselu čupu vēl tādiem pašiem brēcējiem. Tie, kas ir piedzimuši pirms laika, vai kuriem ir kaut kādas problēmas, kas pēc piedzimšanas tiek aiznesti tāpatās uz skābekļa kamerām un inkubatoriem, šis, šis ir pilnīgi savādāks stāsts. Tur nekas nav par mīlestību un piepildījumu un par to, cik es esmu gaidīts un cik daudz mīlestības saņemu. Nu, un es pateikšu vēl vienu teikumu, un tad Linda runās tālāk visu podkāstu. Kāpēc šis piedzimšanas stāsts ir tik nenormāli svarīgs? Ir tas, kad šis piedzimšanas stāsts, tavas pirmās dienas pēc piedzimšanas, tavi pirmie mirkļi, tavs pirmais gads ir nenormāli svarīgs, tāpēc, ka tas ir tas laiks, kad tev izveidojas šī saikne ar tavu mammu, un saikne ar tavu mammu ir tava saikne un tas, kā tu uztver pārticību, mīlestību un kā viss pienākās. Vai nu tu šī gada laikā, un es pat teiktu, vispār tu šajā te pirmajā mēneša laikā tu iemācies iztikt bez mammas mīlestības, kas nozīmē, ka tu iemācies iztikt arī bez naudas vēlāk, un bez pārticības, un bez laimes, un bez piepildījuma, vai kāds tev izveidojas kaut kāds šis kompensācijas mehānisms, lai tu varētu tālāk dzīvot. Un tas liekas pilnīgi nesakarīgi, jo ko tad tas zīdainis zina? Nu, zīdainis nezina neko, zīdainis jūt, un zīdainis nokopē. Un perfekti izveidoja jau pirmo savu pamatu programmu visai savai dzīvei. Nu, un ko tad darīt?
ka tu vairs sen neesi zīdainis, ka tu saproti, ka tavs piedzimšanas stāsts nu, ir tāds, ka, nu, bāc, vajadzētu varbūt pastrādāt. Piemēram, es esmu pirms laika dzimusi, un es biju 2 nedēļas skābekļa kamerā. Mamma pat netika ielaista tajā telpā. Un zinot šo, un tagad arī tu, zinot to, ka tu esi bijusi atdalīta no savas mammas, um, tu tagad zini, ir vērts šo izpētīt. Bet kas tad tur, kad, nu kā, nu ko, nu tas taču ir sen noticis pirms 44 gadiem. Un nu, ko tad es vairs tagad varu izmainīt? Jā, es teiktu, ka es iešu vēl dziļāk, iešu to mirkli, pat to mirkli, kā kurš ir ieņemts, vai Nu jā, tas nu visus, mīlestībā. jā. Mm. Vai tas ir, nu, kā teiksim, pirms 40 gadiem noteikti tā plānošana bija tālu no tā, ko mēs šobrīd saprotam ar plānošanu, ja? Mm. Bet, teiksim, plānošanu vēl var kompensēt, neplānotību bieži vien kompensē tas nu, kad gaidību laikā gaida Mm. bērnu. Bet mana pieredze rāda, ka ir nu, visādi notikumi. Ir, kad tā ieņemšana ir viens nakts sakars, kaut kāda vēl jaunības savā ziņā kļūda. Un tas, ka es jau pasaku kļūda, ja? Kāds ir to Mm. vienkārši padomājis, kāds ir kaut kad vienkārši tā, oh, my God, kāpēc, nu, kā tur dzērumā un vēl kaut kādi. Tā ir vesela programma. Bērnam uzreiz zīmoks Mm. ķerē, un viņam ir skaidrs. Un šajos pārdzimšanas sesijās, tas, ko mēs darām, mēs ejam atpakaļ laikā un sajūtam. Un nav, jā, ir anketa, kuru es aicinu aizpildīt, lai mēs zinām nu, tos svarīgākos punktus, kur pieslēgties, bet tai pašā laikā. Tur nāk patiesībā ārā. Pat ja tā informācija, ko tev mamma būs iedavusi, nebūs īsta, vai nu, arī ir, kur nav mammas vispār, kam pajautāt, arī nu, tas nav šķērslis, jo tajā mirklī mēs savienojamies ar tā mirkļa sajūtām. Un tur noslēpt vairs nevar pilnīgi neko. Vai mamma ir kaut ko slēpusi no tēta, vai tētis ir darījis pāri mammai. Pat zinot faktu, kad ir bijis tāds notikums, šajā sesijas laikā mēs pat, nu, labi, cik nu precīzi, ne jau dienu, datumu un laiku, ja, Mm. bet ja aptuveno mēnesi, kad tas notika, nu, tā kā grūtniecības mēnesi, kad tas notika, jo bērnam tur radās, nu, viņam tur radās trauma, vai nu, viņš to sajūta. Mm. Tā kā šitas, man liekas, ir varbūt pat, ja tu nu, tā kā cilvēki nedomā par sevi, ja, nu, ai, ko tad es tur vairāk tur kaut ko labošu un darīšu, bet tajā pašā laikā man ir bijušas 70-gadīgas kundzes, kas nāk pārrakstīt savu dzimšanas stāstu, jo viņi saprot, nu, ka nafig viņām to vilkt līdzi, Mhm. ka viņas var dzīvot citā kvalitātē šodien, tāpēc, un tajā pašā laikā pēdējais, kas man bija um, nu, 90. gadu vidus un uz augšu, tiem klientiem pagaidām ir diezgan Mhm. pozitīvi, bet pat pozitīvā situācijā eh, pazūd tā dzirkstelīte, ar ko mēs ienākam. Mūsu dvēselīte, kad ienāk šī iemiesojuma, viņu grib ienākt. Viņa tā kā, oh my God! Ko es pati tur saplānoju, kā man tas izdosies, kā man, tik interesanti, tik forši, nu tā kā, interesanti, ko es pati tur esmu, nu, tā kā viņi jau zina, pirms viņi ienāk, ko viņi tur sataisīs, un viņai ir interese to, un tas ir tas, ko mēs, tad pārdzimšanas sesijā, mēs to interesi atdzīvinam un mēģinam, nevis mēģinam, bet darām visu, lai mēs strečotu līdz šodienai, kas sajūta to savu iekšējo dzirkstelīti. Kā nu kurš to cits apraksta to kā taurentiņu, cits apraksta to kā dzīves prieku, cits vienkārši tā kā spriģo, citam Mm. ir tāds, neatceru, kaut kāds mākonītis gaiši zils, vai katram ir savs. Un tas ir tas maģiks, kad katram ir savs, un tas ir tas, kas mums ir jādabo līdz šodienai, vienalga, cik mums ir gadi šodienā.
Un atcerējos, nu, tā kā viena arī kaut kāda sieviete gados pēc pārdzimšanas es viņai teicu, viņa pilnīgi sajūta, nu, ka viņa burtiski piedzima, viņa beidzot savienoja savu ķermeni ar savu dvēseli un sāka, nu, tā kā vispār, nu, tā kā, viņa saka, es pirmo reizi dzīvē jūtos dzīva. Mhm. Un tas ir tā kā izlabot, sadziedēt un to, kas mums ir trūcis, to, kas mums nav bijis. Tātad mēs ejam atpakaļ tajā mirklī, kad mēs esam mammas puncī, jo jā, ir labākas situācijas un ir netik labas situācijas. Un tieši kā mēs zinām, kādas ir dzīves, vai ne? Ir, Mhm. ir sievietes, kuras uzzina, ka viņas ir stāvoklī un viņas nezina, ko darīt. Viņām ir bail pateikt vīram vai nu, draugam, partnerim, ka viņi vispār ir stāvoklī. Kāda atkal izmisīgi grib, lai ir stāvoklī, kāda Mhm. atkal šausmīgi negrib, lai būtu stāvoklī. Un visas tās tajā mirklī, tās esošās sajūtas ir tās, kas tur tā kā nododās tam bērniņam. Nevienmēr, nu, tā kā simtprocentīgi viss vienāds. Viena situācija, un katra dvēselīte paņemt kaut ko citu. Piemēram, otrais bērniņš ir ātri pēc pirmā bērniņa. Mamma ir tāds, nu, tā kā agrākos laikos, ja baro ar krūti, tad palikt stāvoklī nevar. Mhm. 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 Un tagad sieviete dzīvo ar tādu pārliecību, un viņa paliek stāvoklī, un viņai liekas, viss, dzīve beigusies, viss sagrūst. Visi sapņi ir beigušies, jo, nu, redz, kaut ko tur ieplānojām, kad, nu, bērnam būs Mhm. gads, tad mēs tur, nezinu, iesim, brauksim, darīsim vēl kaut ko. Un pēkšņi, nu, tā kā teorē, kā tur sanāk, kaut kādos 5 mēnešos tu zini, ka tev ir nākamais. Tu vēl neesi tā kā apjēdzies ar to pirmo, Nu un jā, pēkšņi starp citu, nākamais. es iepauzēšu šeit, jo tiem, kas ir, nu, tā kā 40 un pirms, šis ir ļoti svarīgs faktors, tāpēc, ka nebija jau tāda bērnu pabalsta. Un tev tas bērns piedzima, tu sēdēji mājās un kaut kā iztiki. Un tāpēc šis te vispār variants, jā, kad paliek stāvoklī un tu esi domājis, tad es atgriezīšos un tad man sāks nākt nauda, jā. Tas ir, nu, tāds konkrēts, vienkārši faktors saistīts ar tavu labklājību. Un vēl jau pastāv, nu, tāda lieta kā epigenētika un ģenētiskais kods, jā, kad patiesībā jau tad, kad tu nonāc tajā mammas vēderā, um, tevī jau ir iekodētas ne tikai mammas bailes, bet tavas vecmāmiņas bailes caur DNS ir jau iekodētas tevī. Un, nu jā, un man liekas, kad šis te nu, ir tāds diezgan spēcīgs tiešām tūls, spēcīga prakse, kā var šo te arī ne tikai tās savas sajūtas, ne tikai tās mammas sajūtas, bet arī tās vecmāmiņas sajūtas, ko tu nes sevī, vienkārši atrisināt tiešām dziļi, dziļi pašā saknē. Atdot Jo, atpakaļ. Atdot atpakaļ mm, viņiem to sajūtu, un tā kā neņemt, nekopēt, jo nu, tā kā saprast, ka tas, ka mēs nokopējam, nevienam no tā nepaliek ne labāk, kad mm, mēs atdodam atpakaļ, nevienam nekas nemainās, jo viņiem jau ir šī sajūta, un tā pārliecība un domas. mm, Redz, šī situācijā tieši bija konkrēti, kad bērns visu laiku domā, ka viņš visu izčakarē. Viņš visu mm, izjauc, viņš ir nu, tā kā nelaime, viņš ir jā, atnācis. Un mammai tā bija viena doma. Nu, tā kā tas bija, kā, ko? Pēc tam jau, nu tā kā loģiski visi saka, nu, tā kā, nu, izaudzināsim, mm, būs un tāda. Viena doma, bērniņam tas ieliekās uz visu dzīvi. Un kas ir būtiski, ko es esmu arī ievērojis, kad tajā mirklī, kad mums ir šī programma, nav tā, ka cilvēks iet un uzprasās uz problēmām. Ka viņš iet un pieredz, nu tā kā es speciāli iešu un tur kaut ko sabojāšu, lai es pieredzētu, ka es esmu mm. tāds. Nē, viņiem ir atkal tā kā drīzāk pat tāda vēlme, man teikt, jābūt ir pareizam,
Bet tas, kā mēs jau runājām pirms tam, nav jau arī, kā tu gribi būt, Mm. kā tu domā, ka tu esi, bet tā iekšējā sajūta, kas vibrē. Un, un vienkārši un tie būs tie bērni, kas vienkārši dzīvē uz grābekļiem uzkāps. Vienkārši tāpēc, lai pierādītu viņu to. Un tas, ko es saku, nevis tas, kas ar tevi notiek, ir nevis lai tevi sodītu, bet lai tev parādītu, kas tev patiesībā Mm. iekšā ir. Un teiksim, tajā gaidību, tajā piedzimšanā, tajā visā procesā. Un īpaši nu, tā kā līdz tiem vispār 7 gadiem, ko mēs tur esam savākuši. Mm. Tas ir kaut kas fenomenāls, ko mums pēc tam nākas dzīvē piedzīvot. Mhm. Un šādi tā kā ir miljons variantu. Tur, pieņemsim, ir, par cik man vairāk nāk sievietes, ja, tad, pieņemsim, sieviete, viņa jūtās, kāpēc man vispār vajadzēja piedzimt? Nemīlēta, negaidīta, bet tad mēs izējām cauri un apskatāmies, ka mammai ir bijuši, piemēram, pirms tam tur vienalga 2, 3, 4, 5. Kādā variantā tie ir spontāni aborti, kādā ir apzināti aborti. Un tad, kad tu saproti, kad, nu, es tā kā to saprotu, jo es ieraugu, kad ir bijuši entie aborti, un viņi ir piedzimuši, un pēc viņas atkal ir aborti, mīļā sirds. Dieva dāvana tu esi šeit uz zemes. Jā, tu esi pieredzējusi to, bet kā es saku, tā trauma, ko mēs esam ieguvuši tur, nu, gaidību vai piedzimstot, ir mazāk svarīga nekā tas, ka tu vispār te esi ienākusi. Bet Mm. vēseli teica, labi, es iešu cauri šitam murgam, es ņemšu šitās programmas, jo savādāk es nevaru ienākt šajā pasaulē. Es ņemšu, jo dvēseli jau zināja, ka tu dzīvosi šodienā, un ka šodienā tu varēsi nu, šīs traumas izdziedināt. Mm. Bet tā tava ienākšana ir daudz svētāka, dievišķāka nekā tās traumas, ko tu esi ieguvusi. Un, teiksim, tāds pats arī ir ķeizara grieziens. Nu, tā kā, nu, tā kā viņi sauc, akūtie ķeizara griezieni ir tas moments, kad mammīte uh, neusticās procesam, neusticās bērniņam, viņa nav vēl gatava, un viņa tā kā tur. Es pievienošu vēl vienu faktoru, kā neplānotā ķeizara mammītei. Viņai var būt bailes no dzemdībām, un viņai var būt pilnīga pārliecība, ka dzemdībās es nomiršu. Jā, nu tā kā tur nāk daudz, nu tā kā, bet tu jau savās gandrīz nomiri, ja tu Nē, biji, nē, 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 ne? nē, nē. Tik traki man neaizgāja. Man tur, man jau Tev viss, bija man, skābekļi, tāpēc, ka tu biji par agru vienkārši, ja? nē, nu tajās Jā, manā jā, tavā piedzimšanā, piedzimšanā. nu jā, man tur bija. Nu, principā es piedzimu, ja es būtu piedzimusi 2 dienas ātrāk, es būtu vienkārši čau no sērijas. Tā kā, Redzi, tur ir tā neizdzīvošanas programma kaut kā sākusies. Nu, un tas ir par to, ka nu, tev tur dabilka, un tad, nu, tā kā, bet saknīte jau tur ir ielikta. Ja mm, tu saki 2 dienas ātrāk būtu piedzimis, nebūtu izdevies. Tur saknīte jau viss sēkliņa ir iesēta, un tāpēc sieviete, kad dzemdē, viņa aktivizē savu piedzimšanu, ja tas nav, mm, ja viņš nav dziedināts, tad tā ir man, nu, tā kā man, es pirmajās 2 dzemdībās pilnīgi, nu, tā kā manas ienākšanas stāsta reprodukcija. mhm, Stimulācijām ar, jā, nu, tādu steigu, spiešanu un vēl visu kaut ko. Protams, kad es esmu gājusi un skatījusies, kāpēc tam man, nu, kāpēc man vajag to, nu, kāpēc man vajadzēja to stimulāciju, mm, kāpēc man vajag to traumu. Un tas bija tas mirklis, kad es ieraudzīju, ka tā mana ienākšana tieši tajā laikā, tur pulkstenis, zvaigznes mm, un viss astroloģiskā karte bija svarīgāka, būtiskāka par tām traumām, ko es ieguvu, mm, lai tas notiktu. Tad smalkais plāns saka, ka Lindai ir jāpiedzimst tajā un tajā datumā tikos un tikos.
3D pasaule, fizika darīs visu. Stimulēs, tur nezinu, kam tur būs akūtais ķeizars, vēl kaut kas. Nu, visādi tur ar citu ar stangām raus ārā. Bet, lai Mm, izpildītu to lielo plānu, mm, jo tas lielais plāns ir daudz svarīgāks, vērtīgāks nekā nu, tās traumiņas, ko mēs iegūstam. mm, Tāpēc, ka šeit un tagad mēs tās traumiņas varam dziedināt, mm. pārrakstīt. Un tas nav, ka mēs mainām pagātni, mēs mainām to iekšējo sajūtu, to iekšējo stāvokli, tās pārliecības. To nozīmi un izskaidrojumu, ko mēs esam piešķīruši apziņā vai zemapziņā, to mēs nomet. Protams, ka mēs nenomainām physicality, ja? Bet tas, kā tu to interpretē, tas īstenībā nozīmē tik daudz. Jā. Un man šķiet, ka nu, tur arī ir drusciņi cilvēki uzkarās, kāpēc, teiksim, nu, neatnāk uz kaut kādu tādu sesiju, kādu pārdzimšanu. Tu nevari izmainīt to, kas ir bijis, tu nevari izmainīt faktus un vēsturi. Tā ir bijis un cauri, un es cietīšu tālāk. Bet tur jau tā lieta, ka tu jau nemaini vēsturi. Tu izmaini to, kā tu par to jūties, tu izmaini to, kā tu to interpretē, un līdz ar to tu izmaini to savu paternu. Mhm. Ne jau vienkārši pārrakst vēsturi. Tad tu varētu vienkārši paņemt, uzrakstīt ar roku. Mans dzemdību stāsts bija tāds un šitāds, ja? Bet no tā nemainās tavi paterni. Nu, varbūt, ja tu uzrakstīsi katru dienu, gadu no vietas 20 reizes, nu, tad, protams, pārkopēsies, ja? Bet nu, Mhm. tev ir izvēle darīt to ātrāk vai ilgāk. Un šitas ir tas, ko tu saki, vai ne? Ir, nu, es ticu, ka ir daudz sievietes, kurām viņas ir tā kā gatavojušas tām dzemdībām, un viņām saka, uzraksti to savu dzīvi, nu, piedzimšanas, nu, Mhm. dzemdību stāstu. Jā, man bija. Un daudzām tas aiziet krešā. Tāpēc, ka nav jau, nu, tā kā, tas ir tas, kā mēs gribam, bet iekšā Mm, mums vibrē kaut kas cits. Un man ir mm, brīnišķīgs stāsts no vienas mamītes, kurai pirmās dzemdības bija vienkārši. Viņai arī viņa teica, viņa uzrakstīja dzimšanas stāstu. Nu, tā kā tur nebija pilnīgi nekas no tā, ko viņa uzrakstīja. Un vēl viņa dalījās, ka viņa vispār nespēja lasīt citu dzemdētāju stāstus, tāpēc, ka tas atsauc, nu, tā kā, nu, nevar tā, nu, tā kā nevar, man tā nebija, mm, tā tad nevar tā būt. Un tad viņa gaidīja otro bērniņu, un viņa drosmīgi pieteicās tieši uz pārdzimšanas stāstu, un viņa sesijā bija arī tieši tā par to, ka pirmais mirklis, un nereti tas nav ļoti bieži sanāk tā, ka tad, kad mēs ejam pārdzimšanas sesijā, kur sieviete nonāk sava, nu, pirmā vai, nu, tā kā, teiksim, ja viņai vairāk, tā kā katrā ziņā traumatiskākā mm, dzemdības momentā, kad viņa ir savu bērniņu dzemdējusi. Mēs apskatām to visu, saprotam, bet mēs vienmēr uzliekam pauzīti. Mēs ejam, nereiz, nu, tā kā nemēģinam plūkt tos ziedus, mēs ejam meklēt to sakni. Un mēs atgriežamies pie viņas dzemdību stāstu, pie viņas ienākšanas. Un man ir vairākas sievietes, kur mēs izējam viņas tam stāstam cauri, kur viņa pieredz, ka, piemēram, mamma, ko es teicu, kad mamma nelaiž. Es bērniņš jūt, ka es esmu gatava piedzimt, bet mammai, nu, tā kā nav pārliecība, nav ticība, ir bailes no dzemdībām, ir, nu, tā kā, man tādās sāpēs, atslābinies! Nu, ir kā ir, ja mēs pirms tam neesam savam ķermenim iemācījuši, kā tas ir atslābināties, tad tā nebūs pareizā vieta, kur nu, tā kā mm, es atslābinos. Nu, nē, nu, tie ir dabīgi procesi, kur nu nav tāda atslābināšana. Ja mēs pirms tam esam iemācījuši, tā kā mm, ar šito smaržu, ar šito mūziku un vēl visu kaut ko sev tā kā uzķūnējuši uz to atslābināšanos, tad vēl mēs varam. Bet, ja mēs esam dzīvojuši visu laiku saspringumā, nu, skat, atslābinies. Nē, nu, nopietni, īstais vietas, kad atslābināties, kad tev ir vienkārši tādas sāpes, kad, jā, un tās sāpes ir tāpēc, ka tu vari mm, atslābināties. Un tur ir tā kā neusticība bērniņam. Un mēs pat, jā, tajā vienā reizē mēs pat paējām atpakaļ, kā tu dzimi? Viņš saka, jā, mana mamma man neusticējās. Viss tik līdz mamma nav uz, nu, tikai
ko mēs esam pieredzējuši savās dzemdībās, mēs pēc tam pieredzam nu, sava bērniņa. Nu, tā kā mums atkal, mēs atkal esam tajā pašā, ja mēs to nedziedinam. Tātad viņa savās dzemdībās mēs iedavām mammai atļauju atslābināties, un viņa varēja viegli piedzimt. Viņa piedzima viegli, un tad mēs ejam skatīties, nu, tagad atpakaļ uz to mirkli, kur viņa, nu, mēs tur izējām visu to procesu, un tagad mēs ejam pārbaudīt, nu, kā tad ir ar viņas bērniņu tur, kā meitiņa, kam puisīts, bet nav svarīgi, tā kā, nu, tā kā tas mirklis, kurā viņa iegāja tajā, kas bija pirmais asociācija ar to dzimšanu, un viņš tā kā tur viss kārtībā. Jo tas ir par to, ka sakne ir izdziedināta, sakārtota, šeit ir kārtībā. Un turpinot par to stāstu, kur, kur sieviete, viņa vienkārši pieredzēja brīnišķīgākās dzemdības ever. Pēc pirmām traumatiskām viņa pieredzēja otrās, nu, tik harmoniskas, viņa teica, tik vieglas. Tā kā, nu, labi, nebūsim utopiski, bez sāpēm tas nav, bet Mm, ir sāpes, kuras mēs zinām, kāpēc viņas ir, un mēs viņas paciešam, vai pat, nu, tā kā, ok, nu jā, loģiski, ka viņām ir jābūt, vai ne? mm, Un ir tās, kur vienkārši eiforijā tu mokies, un tu gribi, lai vienkārši viss beidzās pēc iespējas ātrāk. mm, Un tā kā tas ir tāds reāls piemērs, protams, kad viņa darīja vēl visu kaut ko, viņa trenēja savu ķermeni un vēl, bet es redzu, cik ļoti liela nozīme ir tam mūsu dzimšanas un mūsu dzimšanas stāstam un arī tā iepriekšējai pieredzei, ka mēs neļaujam viņai tā kā turpināties, mm, liekam sevi iekšā to mieru un pārliecību. Un tā kā daudz dažādi, un tā kā neviens, pilnīgi neviens nav copy-paste situācija. Nu, tā kā ir līdzīgas situācijas, bet vienā situācijā bērniņš paņem vat šādu programmu, nākamajā viņš paņem kaut ko citu. Bet it kā uz papīra vai, nu, tā kā dzīvē, tā mm, situācija bijusi tur diezgan līdzīga. Vai nu tur ir, viņš vai nav gribēts, vai nu viņš tur ir, mamma tur, ne, te, jā, ir situācijas, kad mamma pamet tēti, tāpēc, ka, es tagad tas stāvoklis, nezinu, nu, es īsti nesaprotu, tas, nu, tā kā, man vairāk vīrieti nevajag, vai, nu, viņš nav pietiekoši labs manam bērnam, un tagad bērns ir tā svarīgākais, vai vīrietis izdomā, nē, pagaidzi, to sievieti ar bērnu, negribu viņu sievieti bez bērna. Tad, tā kā, mm, prātam neaptverams īstenībā tie stāsti, kas pie manīm nāk, ir tādi, ok, arī tā var, ja? Un katrs kaut ko, saku, vienāda situācija, bet katrs paņems to savu programmu un arī atkarīgs no tā jūtīguma. Un ir tādas situācijas, kad grūti mums ir tikt, mēs ejam pa mazam solītim, un mūsu uzdevums ir tieši to dzirkstelīti dabūt ieņemšanas brīdi, nu, kad tā kā dvēselīte viņu sajūt, mm, tad, kad viņi ieņemās, iekūņojās tur, tad 3 mēnešos, tad 6, tad 9. Nu, kādam ir grūti tajos pirmajos 3 mēnešos, jo tur, nezinu, mamma tur ir slēpusi, mamma vai mamma nav zinājusi, mamma nav gribējusi. Un, nu, tā kā ir vēl varianti, kad vispār aiziet uz abortu. Un tad tur ir šis te dzīvot vai nedzīvot. Tad ir pieredzes, kur, kā jau minēju, ir aborti apzināti vai neapzināti. Kur ir, pieņemsim, piedzimis bērniņš nedzīvs, iepriekšējais bērniņš. Tas, nu, tā kā, tas ir, ja, un īpaši, ja nav izsērots, un nav, nu, tā kā, ai, nu, ko tu tur ņemies, būs cits bērns, ak, Dievs, cik bieži mm, dzirdēts, vai ne? Un, un man liekas, nav vispār neviens tāds posms, kurā ir vieglāk bērnu zaudēt. Visi ir vienlīdz traumatiski. Vai nu viņš ir piedzimis dzīvs, vai viņš ir nomiris vēdra un tev ir jāpiedzemdē, vai viņš ir, tur nezinu, spontānais 2, 3, 5, vienalga. mm, Na, tas ir bērns un tā ir mammai sāpe. Kā es šodien dzirdēju, varbūt ir nedaudz starpība, kad lielākā vecumā tev ir
par ko, nu, nevis par ko sērot, bet tev ir fiziski. Nu jā, ka tu jau jūti, ka tu jūti kustības Nu, vai arī, nu, arī, ka tu tam piedzemdē, līdzīgi. tev ir, nu, tā kā, ko? Mm, Tad, kad ir tie spontāni aborti, nu, ātrā laikā, tad tev pat, nu, par ko tu tur asins mm, pētīti, nu, tādā ziņā. mm, Bet tas jau nemazina to sāpi, vai ne? mm. Tas nemazina to zaudējumu. Nu jā. Zaudējums ir tieši tikpat liels kā nu, neatkarīgi no tā vecuma bērnam. Un vienkārši mēs pieredzējām tādā dzimšanas stāstā, kad piedzimst tas otrais bērniņš. Vai mamma priecājās? Nu, kaut kur jau priecājās, bet kas ceļās augšā? Sāpes, sēras par to, kas pirms tam nepiedzima. Ko tas Mm, bērniņš paņem? Nevis par to, ka par viņu priecājās, ka viņš ir atnācis. Jo nu, kaut kur jau sirds dziļumos, nu, priecājušies, mēs visi esam cilvēki, ne jau monstri, vai ne? Bet tai pašā laikā ir tā sāpe, ka, nu, piemēram, mm, pirms gada vai pirms diviem, nu, vienalga, kāda tur tā atšķirība, neizdevās. Viss, bērns visu atlikušo dzīvi dzīvo, kad pat viņa ienākšana, pat par viņas ienākšanu neviens nepriecājās. Ir skumīgi, ka es piedzimu. Nu, neloģiski. Šeit atkal ir viena tāda ļoti, ļoti klasiska un bieži sastopama programma, atkal no mantotās dzimtas traumas, kad ja tu dzīvo visu laiku uz iztikas minimuma, uz iztikas līmeņa, padomā, vai tev nav bijis kāds aborts pirms tevis, spontāns vai nespontāns, padomā, jo ļoti bieži bērni, kas ir pēc bērna zaudējuma, nāk ar šo tēmu, man jau ir jāiztiek, es iztikšu, es nevaru, nu, principā tā programma ir tāda, kad kā es varu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ja tie tur nepiedzima. Un, jā, nu, tas tiešām ietekmē ļoti, ļoti daudz ko, jo katrā tavā lēmumā ir šis te, es neiešu uz augstāku pozīciju, es nepelnīšu vairāk naudu, es neuzaicināšu smukāko meiteni, es nepirkšu smukākās drēbes, tāpēc, ka, nu, bet, nu, kā es varu? Kā es Es tā nevaru. izdarīju? Nu, jā, Nu, tā kā, es jā. pati esmu nākusi pēc spontānā aborta, un viena lieta, kas man bija primāri tīri enerģētiski, ka man bija piešķirta pirmā bērna vieta, Mhm, jā. bet es reāli esmu otrais bērns, un nu, es tagad dzīvoju ne savu. Es biju ne savā vietā ieliktu. Man Mhm, bija tāda sajūta, ka es neiedaros. Nu, lai kur es ietu, fiziski, nu tā, ka man ir viegli iederēties, bet tā iekšējā sajūta, ka es neesmu īstajā vietā, un tāda neiederēšanās, un nezinu, nu kaut kāda nesava vieta. Man mhm, visu dzīvi pavadīja, līdz es to sapratu, apzinājos un ieliku sevi otrā bērna vietā. Es tā kā neņemu tā kā mhm. pirmā bērna to Mm, kronīti. Nu, lai viņš tur stāv, jā. jo viņš nepiedzima, bet viņš tur ir. Un šito ir tā kā ļoti, ļoti būtiski un svarīgi iekārtot. Mhm, Man bija arī, labi, es pabeigšu šo tēmu. Es jutos kā aizstājēja. mm, Nebija reāli iemesls, bet nu, tā ir iekšēja sajūta. Un es ar mammu runāju, un es saprotu, nu, tā kā atkal varbūt, nu, zin kā, nu, mm, sāpīgi, grūti, bet tā apzināti noteikti viņa teica, ka nē, es nebiju kā aizstājēja un tāda, bet es nezinu no kurienes, bet tā sajūta man bija. Es tiešām jutos kā aizstājēju, un es arī pieredzēju savā dzīvē to, kad es esmu tā kā otrā izvēle. Nevis mm, nu, tā kā kaut kāda draudzība tur vai nu, kaut kāda meiteņu būšana. Jā. mhm, Nu, ja neviena cita nav, nu tad labi. Un viņa bija tāda reāli neizskaidrojama. mhm. Un, Um, jā. nu, man par šo pašu tēmu, es fizikā esmu otrais bērns, bet principā es esmu ceturtais bērns. Mhm. Un es neesmu jutusies kā aizvietotāja, bet
nu, man vienmēr interesējusi psiholoģija arī bērnībā. Un visi tur tie bērnu apraksti, kādi ir pirmie, otrie un tam līdzīgi, nu, es nekad neesmu atbildus tam otrā bērna aprakstam, un bija tāds, nu, ok, I'm very special, ja, bet vienalga, nu, kaut kā jocīgi, bet kas mani visu dzīvi bērnībā, kas man pavadīja, kāda sajūta bija tāda, kad bļāviens, nu, nafig man tā māsa ir vecāka, nu, bļāviens, es gribu brāli vecāku. Man, nu, kur ir mans brālis? Kāpēc man tā māsa te ir? Būtu tik superīgi, ja būtu vecāks brālis, kas to māsu noliktu vietā no sērijas, ja? Un, jā, nu, tā kā mēs jau jūtam īstenībā kaut kādā veidā, mēs šo te izjūtam. Un arī tas, kad, nu jā, nu tā kaut kāda izdzīvošanas tāds režīmiņš, kurā mēs sev ieliekam. Un es zinu, ka es pat esmu stāstījusi stāstīņus kaut kādām tur draudzenēm, trešā klasē kaut kādā, kad man ir vecāks brālis un viņš tika apglabāts, viņš nomirta, ka viņš bija zīdainis, un viņš tika apglabāts tur kapos un tur ko, un vēl nezinu, ko, un tas nav bijis. Bet, bet es to vienalga stāstīju. Nu, acīm redzot, man jau tad bija sajūta, ka man to vajag voicīt, izrunāt un atzīt to, jā. Tā kā, jā, mēs jau to Jā, un jūtam. redz, tas bija viena tāda situācija, kur, nu, tā kā mamma, zin kā, nu, sapratīsim arī tās mammas, ja, kad nu, neviens šodien nelepojās ar veiktajiem abortiem. Jā. Īpaši, ja tas ir vairāk kā viens vai divi, ja, nu, tā kā, man Mm. liekas, tur ir jābūt tādām iekšām, lai skaļi pateiktu, ka, jā, es to izdarīju un entās reizes. Un, un tad bija tāda, bija, nu, pirms tam bija kaut kāda informācija, cik tie aborti tur mammai varētu būt, pēc tam kaut kā informācija samainījās un vairāk parādījās un tāds. Un tad elpošanas sesijā mēs gājām, un mums abām divām, nu, tā kā man atnāk tas skaitlis, nu, es tā skatos uz papīru, ko man ir teikusi, un kaut kā neštimē, bet nu, tā, Mhm. nu, labi. Un es viņai prasu, un tā kā sajūti tu pati. Nu, nevis tur loģika, nevis to, ko tu zini. Mm. Vienkārši sajūti. Vienalga, kāda tā liste tur ir, vienkārši sajūti. Un viņi pasaka tieši to pašu skaitli, ko es. Nu, un tas bija par vienu vairāk nekā bija minēts, nu, tā kā Mm. oficiāli, vai ne? Nu, tas ir tā kā saprotami, jo nu, tiešām neviens šodienā, točno neviens, nu, es arī Nu, jā, bet zini ticu, kā, ka arī var jau tajos arī. laikos neviens nelepojās, bet tas bija vienīgais veids, kā kaut kā to varēja, un, nu, Nu jā, bet es domāju, ka, teiksim, var jau arī būt ne tikai tas, kad vienkārši, nu, tur slēpj un tam līdzīgi, bet tas spontānais aborts, piemēram, jā, var notikt tik ātri, ka tu vienkārši domā, ka tev ir, ai, man tur pazuda mēneša reizes, bet tagad man, nu, tādas, kad, nu, šausmas, jā, un tu vienkārši nezini patiesībā, ka tas ir tas spontānais aborts vienkārši. arī, jā, arī šī ir opcija. Tā kā, teiksim tā, man liekas, aborts būtu vēl viena tēma, par ko vajadzētu runāt skaļi. Un patiesībā nav svarīgi, vai tas ir apzināts aborts vai tas ir spontāns aborts. Vienkārši es esmu gājusi un pētījusi. Man pašai nav bijis, bet mums rentgenotoloģijas skolā tas bija tāda sadaļa, kur mēs pētījām šo tēmu. Un es caur klientiem arī, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti sāpīgi sievietēm. Pat, jo, zin kā, ja tas ir jaunībā veikts, tas noteikti nav no tā, ka es negribu to bērnu vai vēl kaut ko. Tas ir pavisam no citiem, tur, kā būs, kā izskatīsies. Mamma ieteica, tur draugs atteicās. Un, zin kā, Mm. visādi spiešana, kad mums liekas, ka 18, 19, 20 gados mēs esam baigi pieaugušie, bet tad, kad sieviete nonāk šādā situācijā, tad pēkšņi viņā patiešām parādās, kas tur ir, un tā ir mazā meitenīte, kas klausās visos citos, nevis sevi. Bet tas, ko es gribu teikt par abortiem, ka es vēl līdz šim nevienu reizi neesmu sastapusies ar to,
kad būtu kaut kāds nosodījums, aizvainojums no, no tām dvēselītēm, kas ir nākušas un nav mm, atnākušas, vai no augstākiem kaut kādiem spēkiem, jo arī aborti ir dievišķi vadīti. Tās dvēselītes, viņas jau ir zinājušas, viņām vajadzēja tieši to pieredzi. Viņām vajadzēja to mm, pieredzi, ka tieši šādi viņas nāks un neatnāks un aizies. Kam tas ir spontānais aborts, kam tas ir apzinātais aborts, bet viss ir par to, ka tur ir savstarpējie līgumi. mm, Vienā situācijā bija tik ļoti skaisti, kad tas spontānā aborta dvēselīte, viņa atnāca pie mammas un teica, piedod, piedod, ka tev bija jāpieredz šī pieredze. Protams, kad mammas dvēselīte jau sākotnēji to zināja, viņa jau mm, parakstījās uz to, bet šeit uz zemes esot ir tā, un tad saproti, kad vienkārši viss tas ir, un tas ir nenormāli, nenormāli svarīgi sakārtot attiecības ar sevi šajā jautājumā, mm. jo sievietes bieži saka, es tur lūdzu piedošanu tam, 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 nu tā kā es lūdzu piedošanu Dievam, es lūdzu piedošanu tai dvēseli. Es saku, tu piedevusi sev, esi to. Nu, labi, spontāno abortu, nu, arī spontāno, zin kā mēs visu kaut ko varam izdomāt. Tomēr cilvēki jau vaino sevi, tie, kas ir gribējuši to bērnu, un kam sanāk Es tur jā, spontānais, viņi jau vaino. neapsēdos, pacēlu rokas pa augu. Lecu, nēdu vitamīnus, tur vēl nezinu ko. Jā, vēl ar liftu braucu, un vēl, nu, tā kā visādus, tā kā. Un es jautāju, a tu sevi, nu, tā kā, tev nav jālūdz piedošanu pilnīgi nevienam, tev ir jāpiedod sev. Vai tu esi sev piedevusi, vai tas bija spontānais vai apzinātais, vai tu sev esi piedevusi. Tas ir pats svarīgākais, un es teiktu, pat primārākais, un pēc tam mēs varam lūgt piedošanu visiem citiem, kad mēs esam piedevuši sev. Tāpēc, jā, šis ir ļoti, jo, ja mēs sev nepiedodam, tā kā, um, kāda sevis likšana pirmajā vietā? Kāda Mm, sevis mīlestība? Es esmu slepkava. Un vēl, nu, vēl visbriesmīgākos vārdos. Kā es, nu, tā kā es vispār varu dzīvot, ja es neļāvu kādam citam dzīvot? mm, Uh, šis ir tas baznīcas skatījums, kā mēs tā kā sodam, nosodam, sodam un jā. Un tāpēc ir ļoti, ļoti, es redzu, ka tas ir ļoti svarīgi sakārtot šo jautājumu sievietēm. mm, Atnākt uz sesiju, vienalga kādā, uz kādu sesiju, kādā veidā, bet sakārtot to, ka tas, ko es piedāvāju, ir, ja, tas, nu, ka tu savienojies ar to dvēselīti, tu redzi, ka viņa, nu, tā kā pilnīgi sajūta ar katru savu šūnī. Tev vairs tur nav. Linda teica, ka viņa varbūt uz mani nedusmojās. Tas nav mm, to, ka kāds teica, tu to pati pilnībā sajūti, ka tā tam bija jābūt. Tev vajadzēja kā mm, dvēselē to pieredzi. Tai dvēselītei pietrūka burtiski vot tās dienas, tie mēneši, vienalga, par nedēļas. Tieši tik viņai pietrūka, pieņemsim, lai viņai tur būtu komplīti kaut kāds, nu, dzīve mm, vai pieredze, ka viņa nāk un neatnāk. Un kā es saku, kad savā ziņā tās dvēseles ir drusku drošas dvēseles, tad, kad viņas nāk otrais. Es zinu, ka viens no maniem bērniem ir viena no tām dvēselītēm, kas nāca pie manas mammas un neatnāca. mhm, Un tam man ir tāds, nu, tā kā savā ziņā safe. Viņa jau ir nākusi un neatnākusi. Viņai vairs šī pieredze nav jāpieredz. Jautājums, vai man ir tas jāpieredz? Tātad, ja mm, man nav tas jāpieredz, tad tur ir nu, tā kā divi komplīti, vai ne? mm, Un tad tas ir, tas ir droši. Bet atcerieties, kas man bija tā kā. Man šķiet, ka pilnīgi visās grūtniecībās, izņemot to, ka Norvēģijā šeit tik ļoti nepievērstam uzmanību, šitas te, nu, tā kā tie uz saglabāšanu, ja, tā kā latviski mhm, saka, liekam uz saglabāšanu. jā, Es tam esmu izgājusi, man šķiet, ka ar visiem četriem bērniem cauri. Es saku, Norvēģijā, nu, tur tā baigi neskatījās uz to. mhm, Labāk, ja tu pats vari sevi pasargāt, ej pasargā sevi.
nu, atbrīvo no darba un tādas, bet tur, teiksim, uz kaut kādu slimnīcu, kaut ko tev tur laist vēnā un kaut ko tev tur atslābināt. Nē, es nezinu, kādā vecumā, bet, nu, teiksim, tā dzemdes tonus man bija visās grūtniecībās. Latvijā pirmās divas man bija, un es abām gulēju uz saucamo saglabāšanu. Un Mhm. tas ir par to, ka tad, kad mana mamma mani gaidīja, viņai visu laiku bija bailes, ka nenotiek tāpat kā pirmo reizi. Mhm. Un tas vienkārši grib vai negrib, viņš pārnāk manī. Un tad, kad es gaidu, man aktivizējās, kā tik nenotiek tā. Un ja, es nezinu, kā ir šobrīd, bet man liekas arī tāpatās, kur tik paklausies. Kā tikai kaut kas nenotiek, kā tik kaut kas nenotiek. Man liekas, ar ceturto bērnu mēs diezgan ātri paziņojām, jo man likās, nu, tā kā, vai šitam liekam punktu. Kāpēc? Nu, un ja notiks, nu, tad es visiem paziņošu, ka tas ir noticis. Mhm. Kāpēc, ja tas notiek, tad es viena pati, nu, tā kā neviens nezina, un tad es viena pati, tā kā, nē, man Mhm. viss ir kārtībā, un iet kaut kur raud. Kāpēc to nevar, nu, labi, tas Mhm. nav jāiznes tur tā, kad, bet tā slēpšana. Tas arī tikai rāda par tām bailēm. Un to man arī, man liekas, pēc ceturto grūtniecību man ģimenes loceklis vien tā kā, kāpēc jūs, ja nu kaut kas, es saku, ja nu kaut kas, tad viņi zinās, kāpēc es esmu bēdīga, kāpēc Mhm. es raudu, un viņi arī pieredzēs un izies cauri tai pieredzēji. Kāpēc? Kā tas palīdz, kad es slēpju un pēc tam sēroju vai pēc tam pasaku? Nu, tā kā man liekas, Mhm. man šitā bija. Labi, tas bija saistīts. Sunīts nomira. Ja? Mhm. Ai, nu ko tad mēs jūs tur traumēsim? Nu, tā kā mēs dzīvojam Norvēģijā, un mēs aizbraucam Latvijā, un bērns saka, kur ir sunīts? Kā nomira pirms pusgada? Tā viņi būtu sēdējuši mājās. Nu, tad viņi nebūtu tur bijuši tajā situācijā, kur tas Mhm. sunīts ir. Viņi vienkārši, un viņi būtu samierinājušies un izsērojuši un aizbraukt un nebūtu. Mēs tagad aizbraucam uz Latviju. Bērniem reāli 3 dienas jāatkopjas, tāpēc, ka nav sunīts, kuru viņi ar dāvanām brauc pie tā sunīša. Tas Mhm. ir vēl traumatiskāk Nu, nekā. ja. Un tāpēc šis, man liekas, ir tas, kas mums ir jādzēš ārā, ka mums ir jābaidās kaut ko pazaudēt. Nu, pazaudēt tā ir normāla dzīves sastāvdaļa. Un, teiksim, slēpt no bērniem visus šitos te, nu, tas tā kā tu pateiktu, um, jā, teica aizgāja pēc piena, un nekad vairāk neatnāks. Un jūs domājat, ka tas ir Mm. mazāka trauma, ka teica aiziet pēc piena, vairs neviens dzīvē negribas dzirdēt, ka pienu vai nepiemin. Nu, tas Ne, ir nu redzi, teorētiski jau ir it kā vieglāk, nu, mammai var likties, ja, teorētiski ir vieglāk, kad tas jau vispār cita tēma, ja zaudējums te tagad panesās, bet nu, bērniem būs vieglāk, ja viņi domās, ka tētis ir viņus pametis un aizbraucis dzīvot tagad Dienvidamerikas salās un neliekās par viņiem vairs nezinis. Nu, bet īstenībā jau tā nav. Tēti viņi zaudēja traumatiskāk, jebkurā tas ir gadījumā. sāpīgāk. Un tad, kad tas tēvs nomirst, tad viņš nomirst. Tur tas nav nekādā sakarā ar viņiem. Bet tad, kad viņš ir aizbraucis un dzīvo Dienvidamerikas salās, tad viņš Punkts, ir tas ir tikai ar pametis. viņiem. Tas ir tikai ar Jā. viņiem saistīts, vai ne? Nē, nu skaties, jā, tas ir cita tēma zaudējums, bet tas iet kopā ar to pārdzimšanu, jo tas, ka mūsu mammas, mūsu vecās mammas ir gājušas cauri, piemēram, mana vecā mamma ir dzimusi kara laikā. Tātad, zinot visu šo, ko mēs jau izrunājām, kāda atslābināšanās, ka tev ir jābaidās, ka tev bumbu uzkritīs virsū, tev ir jādomā, kā tas bērns izdzīvos, un bērns, ka piedzims, viņš raud, ar tevi ir jāslēpjas un jābūt klusam. Nu, tā kā es vispār abrīnoju, kā cilvēki ar tādu psihi spēj 40. gada psihi spēj dzīvot šodienā. Jo viņiem neviens nestāstīja un nepalīdzēja un Jā, neteica, bet nu, es domāju, ka nu, tāpēc tā ir cita paudze, un tā paudze piedzima ar tādiem nerviem un tādiem uzskatiem, kādi ir viņiem vajadzīgi.
Un visi, kas ir dzimuši pēc viņiem, viņi par viņiem ņirgājās kā par vājulīšiem un kaut kādiem tur snowflēkiem un tur vēl nezinu kādiem tur ķīseļiem, ja? Bet patiesībā mēs jau tāpēc arī piedzimstam jūtīgāk, lai mēs varētu izlabot, izdziedināt šīs te viņu piedzīvotās traumas. Jā, tādā sakarā, ko es nu, tā kā apbrīnoju, tas ir par to, ka nu, aizdomāties, kad kaut kā tu minēji, ņirgāšanos vai kaut kādu, nu, jā, viens katrs to var nesaprast. Nu, zini, tu būtu piedzimis tādos laikos, tu visticamāk arī nesaprastu. Tāpēc es saku, apbrīnoju Mm, spēju izdzīvot un kaut cik iekļauties. Un ja vēl tie, kas ir vēl vispār aiziet tajos advancēti, ka viņi sāk pieņemt un mainīties, nu vienkārši mm, cepurnost visam tam. mm, Vienkārši nu, saprotam, kādiem laikiem gāja cauri mūsu vecās mammas, kāda nu, atkarīgi, kurā vecumā mēs tur esam, ja? Kur mēs paši varbūt. Un tas nav par to, ka tas bija slikti vai nepareizi. Tās bija pieredzes, kas mums bija jāpieredz. Paldies, ka mēs to esam pieredzējuši. Paldies Dievam, mums vairāk tas nav jāatkārto. Un mums ir jāliek tas jaunais iekšā. Tas, ka mēs varam savādāk, tas, ka mēs varam priecāties. Un, tā kā es iesāku par to zaudēšanu un dalīšanos, ja tu tā kā 3 mēnešus, nu, tā ir mana pieredze, es trīs mhm. mēnešus slēpju. Tie pirmie 3 ir tie. Nu, kā kuram, jā, labi, kā kuram. Bet tas ir, bet es vienkārši es ļāvu ar 4. sevi ļāvu priecāties. Un man tas grūtniecības laiks bija, viņš vairs nebija grūtniecība, bet gaidības. Tur nebija nekas grūts, tur bija prieks un labi pēdējie mēneši. Tāpatās, kā jau visiem pēdējais mēnesis. Bet es sajūtu vienkārši, ka es ļauju sev priecāties. Jo tad, kad man ir tās bailes, kas man bija ar 1, 2 un ar 3 varbūt vairs nebija, bet kā tik kaut kas nenotiek, kā tik kaut kas nenotiek. Nedrīkst nevienam teikt, kaut kāda tante tur nezinu, vēl kaut ko noskaudīs vai kaut ko. Mm, Mēs jau sev to prieku nogriežam. Un zinot visu šo, mēs arī bērnam ieliekam, par tevīm nedrīkst priecāties. Un viņš mm, tagad izaug, svini savu dzimšanas dienu. Nē, nē, pagaidi, par manīm nevar priecāties. Un tas ir par to, ka pat, nu, tā kā mums ir jādziedina tā sava baile. Nav jau tā, ka mums tagad ir jāliek plakāti jau uz brīvības ielas vai es nezinu, kur vēl uz tām mājām. Es esmu stāvoklī, bet, teiksim, savā tajā lokā, mm, nu, justies droši, atklāti, jo tas vairo to mīlestību. Un man liekas, ka nu, normālās ģimenēs, nu, tad, kad tu pasaki, ka tu esi stāvoklī, visi ir gatavi tevi nesāt uz rokām. Un ne jau mm, tāpēc, ka tu kļūsti vājš vai kaut kāds, bet tā ir tā mīlestība, ko cilvēks saprot, ka, oh, my God, forši, tur notiek brīnums un tur notiek procesi sievietei, nevis, ko tu tāda saīgusi? Tur, mm, nu, tā kā, nu, ir cita attieksme. Un, jā, nu, tā kā ļaut sev, ok, tas nav par to, ka tur saku jāstāst visiem, bet piefiksēt, vai mēs ļaujam patiesībā sev priecāties, un vienkārši zinot, ir aspekts, ko mēs varam ar savu, tā kā dzimšanas stāstu darīt, un nav svarīgi, cik mums šodien gadi ir. mm, Mēs varam, nu, kā es tā kā, nezinu, Omai teiktu, ja? Kāda starpība, cik tu gadus esi nodzīvojis tajā? Ja tev ir atlikuši kaut vai viens, bet tu to 1 gadu nodzīvo tādā kaifā, nu, 2, mm. visticamāk, ka tu sāksi dzīvot kaifā, tu nodzīvosi vēl 5. Nevis gadu mocoties. Nu, kā izvēlēties to gadu Mm, mocoties, vai kaut vai to pašu gadu kaifā dzīvojot. Bet, jā. sākot dzīvot kaifā, tu īstenībā varbūt nodzīvos 5 gadus. Tā kā nav svarīgi. Mēs nekad neesam par vecu, lai savā dzīvē kaut ko mainītu. Es zinu, ka manai mammai bija tāda, ah, es jau veca. 50 gados jau viņš to saka, ah, es jau veca, ko man vajag? Un Mm, tagad ir, es patiesībā nezinu, cik manai mammai gadi ir. Bet nu jau viņa ir sākusi dzīvot. Viņa tā kā, mhm, jā, es neesmu pa vecu, lai ietu, darītu, mainītos, piedzīvotu. Un tā kā kāda starpība, cik ir palicis? Tos, kas ir palicis, mēs varam nodzīvot skaisti. neviens nezina, cik kam ir palicis. Ja ne?
Tā kā baigas slikts attaisnojums. Baigas slikts attaisnojums. Un, ai, cik tam man tur ir palicis un vienkārši 40 gadus vēl noraut. Tāpēc. Toreiz tos 40 gadus noraut kaifīgi un baudījumi. Tas, ko es Mm, lasīju, kad tagad, um, tagad 60 ir jaunais 40, kad cilvēkiem mm, sāk vairāk, nu, tā kā mēs runājam, ja, kad tie 40 gados, kas ir dzimuši, viņiem vienkārši ir savādāka tā struktūra, viņiem bija savādāki pieredzes, pienākumi un uzdevumi. mm, Ka šodienā, ja cilvēks tā kā aizdomājās par sevi, viņš tajos 60 gados viņš nav tik ļoti izpumpējies. mm. Viena lieta, protams, man liekas, kad ir tas, kad man kā bērnam, ja, kad, nu, es nezinu, kā tev, nu, es paskatos, ka man likās, ka man no Omeja 60, tur jau tāds, jau pārdzīvojis, jau pa daudz, jau pa ilgu apmēram. Un tas likās Mm, nenormāli daudz. Tad šodien, 60, kad tas, nu, tā kā bez mazai otrā dzīve sākās pie 60. mm. Nē, tā trešā laikam sākās. Pie 40 sākas otrā, pie 60 sākas trešā dzīve. Bet sākās, viņa tikai sākās, tu vari, nu, tā kā dzīvot nost. Un, es vienkārši šodien lasīju, kad viena sieviete viņai 85, un viņa tikai pirmo gadu vairāk nestrādā. Viņai darbs bija Mm, tāds, ka viņai nu, tā kā, gadi netraucēja, un dzīves bauda un prieks. Tā kā laiki mainās, un tiešām tā latiņa, man liekas, pa gadiem mainās, tāpēc nekad nav par vēlu. mm. Jāizprot šo acu. Nav par vēlu kaut ko mainīt un uzlabot savu dzīvi. Un viena lieta ir tātad, ko mēs varam darīt ar savu dzimšanas stāstu, otra lieta ir tas, ko mēs varam jau apzināti ielikt saviem bērniņiem. Nu, vienalga, kurā mēs vecumā tur esam, kam vēl priekšā, kam vairs nav. Mm. Um, Bet arī strādājot ar sevi šodienā, sakārtojot savu dzimšanas stāstu, mēs varam palīdzēt īpaši savām meitām. Ir arī tāda situācija, kad, piemēram, sievietei pirmais piedzimst dēls, viņai ir vieglas dzemdības, otrā dzimst meita, un ir vienkārši katastrofa dzemdībās. Kāpēc? Tāpēc, ka dēliem nav jēga nodot. Viņi tālāk kā Mm. īsti to neizdzīvos. Bet meitai, viņa, kad dzemdēs, viņai būs vēlreiz jāiet šitam cauri. Tāpēc nevienmēr tas nav simtprocentīgi tāds, Mm. bet liek aizdomāties, kāpēc, piemēram, dēli dzimst viegli un meitas dzimst smagāk. Tāpēc, ka tur mēs varam Mm. nodot bagāžiņu un apzināti vai neapzināti mēs tiešām to darām. Nu Tā jā, kā nu drīzāk jau neapzināti mēs to darām. vairāk neapzināti nekā apzināti. Nu, Mm. apzināti, es domāju, tādā veidā, kad cilvēks, kurš dzird un noliedz to. Mm. Tas būtu tādā apzinātā līmenī, ka viņam ir iespēja, bet viņš viņu neizmanto. Tas būtu tāds apzināts veids, kā mēs turpinam nodot savas. Nu jā, bet es gribētu, nu teiksim, mans viedoklis par šiem te visiem dzimšanas stāstiem un traumu dziedēšanu un tam līdzīgi. Es nestrādāju ar sievietēm, kuras ir trešajā trimestrī. Es nestrādāju, tāpēc, ka tas, ko viņi piedzīvo tajā sesijā, kas var būt ļoti traumatiski, viņa notraumatizēs to bērnu vēl pirms dzimšanas. Es strādāju ar grūtniecēm tikai un vienīgi tad, ja viņām ir bail no dzemdībām. Jo tad tas ir, nu, tā kā atmaksājās, ja, tas viss tur brīnums atmaksājās, un var tas bērns piedzimt normāli. Bet Šito jau grūtnieci. mēs runājām kaut kādā vienā citā, kad jā, kad, teiksim, iet tur dziedināt dzimtu.
un Mm. meklēt kaut kādas traumas, ka, nu, Mm. tā kā gribu bez maz vai sasteigt, noteikti grūtniecības laiks nav tas Nu, vai īstais vienalga, laiks, kaut kad vai, to teiksim, tev darīt. ir bail no zirnekļiem, nu nē, to dziedināt savas bailes no zirnekļiem, nē, grūtniecības laikā, jo Tas ir tas. atkarīgs, es teiktu, tas ir atkarīgs, cik ļoti bail, ja tu vienkārši paniskās bailēs dzīvo. Man bija viena klienta, kas vienkārši viņai mājas, viņa kā griežās, tā viņai zirneklis, kā viņa griežās, tā viņai zirneklis. Tad Nu, es tad jau domāju, tas ir katru message. reizi traumējoties, viņa nodara lielāku traumu sev nekā, kad viņa arī tādā grūtniecības laikā aizietu. Es teiktu, es man bija saruna ar vienu grūtnieci, un es sapratu, tur jāsaprot, kāda ir tā. Un, ja viņa visu laiku ir trauksmē, tad es ticu, ka tas lēnais, nu, tāds viens pret viens darbs, nevis tur mēs tur baigi tur močiem, bet tā roku uz pulsa, viens pret viens darbs, tad ir grūtniecībā, lai viņa līdz tām dzemdībām būtu, nu, cilvēkā justos, nevis vienkārši Nē, nu jā, nu tas ir tā trauksme un vērts. tam līdzīgi, nu jā, nu, bet vienkārši, ja tu jūties labi, bet Jā, tev jā, tagad ir, tev viennozīmīgi. septītā mēnesī tu aizdēji dekrētā, un tev tagad ir brīvs laiks, lai pastrādātu ar savām bailēm. Nu, nē. Baigais šitas te deja vu moments. Nu, Es nezinu, man ir tāds sajūta, ka mēs jau vienā citā podkāstā par jā, šo runājām. varbūt. Es Vai laivā, vai vienkārši man ir deja vu moments, kad mēs esam atpakaļ tieši šitajā te, jo mēs šito izrunājām, ka nav par to, ka tu aizēji, o, man tagad būs laiks, un tagad es iešu strādāt sevi viennozīmīgi. Nē, tu aizēji dekrētā, tu guli, atpūties, uzkrāji spēkus, bet, teiksim, pieņemsim, šitas pārdzimšanas stāsts, ja īpaši, ja ir bijis tev traumatisks, un varbūt iepriekšējās dzemdības ir traumatisks, mana pieredze rāda, ka tas ir daudz vērtīgāk to Mm, strādāt, nevis pieredzēt vēl vienas traumatiskas dzemdības, un tad es pastrādāšu. mm. Tāpēc tas ir atkarīgs par, nu, bet saku, ja tu esi visu laiku, nu, ja dzīve ir skaista, tad, nu, grūtniecība ir jābauda. Nevis jāiet un jāmeklē kaut kas nav skaists. Mm. Viennozīmīgi. Bet tajā pašā laikā, ja tev ir bailes no dzemdībām, bailes, ka tur bērniem kaut kas nenotiek, ka tik tur viņam visas rociņas, kājiņas, pirkstiņus parādīt ultrasonogrāfijā, tad noteikti darbs ar sevi viens pret viens, turot roku uz pulsu, maigā tempā, ir, es teiktu, must have. Nu, vai nu tā kā Mm, daudz vērtīgāks nekā dzīvot tajā trauksmē, un mm. gaidīt to pēc dzemdībām, tad jau es strādāšu ar sevi. Nu, tad pa lielam tiešām kādu pusgadu vairāk vai mazāk atkarīgs no atbalsta, bet pirmos 3 mēnešus noteikti tev nebūs laiks un jauda un spēks un Nu, gribēšana tur jau arī vēl smadzeņu tur. kapacitāte tur arī nav. Tā kā, nu, tur ir katra situācija ir individuāli jāizvērtē, bet nu, jā, tur nu, jāsaprot, ka nevis mēs ejam meklēt, bet ja ir kaut kas nu, tā kā deg, tad Mm, mēs dzēšam vai meklējam, kur deg un tā kā risinam to situāciju, bet ja ir labi, tad mēs vienkārši baudām un kaifojam. mm. Un, jā, un tā mēs varētu noteikti runāt vēl 1 stundu par šitām visādiem keisiem, kas ir tajā. Bet vienkārši zini, ka tas ir svarīgi, to izmainot. Tu vari mainīt savu sajūtu, atrast savu patieso vietu, noticēt sev. Bieži vien, zini kā, vēl bērnībā, kas mums ir aizvērts, man bija vakar tāda saruna. O, es jau tāda pinkšķa. Nu, nav tāda, bet bērni arī nepinkšķ. Bērniem ir kaut kāda emocija, un viņam pasaka pinkšķa. Un tad mēs dzīvē, nu, laid vaļā savas emocijas. Nu, kā es varu laist vaļā savas emocijas, ja tas būs pinkšķa, nu, un tu tā kā, tos vispār tie tur vispār, tos vispār neņem galvā, ne? Nav Mm. tāda pinkšķēšana. Visas sajūtas skaitās. Un šādā veidā mēs nobloķējam sevi. Mēs nejūtam sevi, mēs nedzirdam sevi. Tāpēc katrs tas mazais solītis nav tā, ka dzimšanas stāsts tev pārrakstīšana, dziedināšana, nu tagad viss man vairāk ne ar ko dzīvē nebūs jāstrādā.
Ne? Tas būs solīts, kas pietuvinās tevi, sadzirdēt, sajust, un tu varbūt tajā sesijā, pieņemsim, ieraudzīs, ka tas, ko tu visu laiku jūti, ir patiesība, bet tev mēģināja stāstīt, nu nē, tu esi slinka, tu esi nepareiza, tu šo visu izdomā, un nu, Mm. vēl kaut ko. Un tas ir tas, kas mūs attālina. Vai es varu sev ticēt? Nē, pēdējo reizi, kad es tev ticēju, man pateica, ka es esmu stulba. Nu, vai vēl kaut ko. Mm. Ja? Nē, es sev neticēšu, pagaidi. Labāk paklausīšos, ko tā tante man saka. Un Mm. šis ir tikai tāds veids, kā tu vari noņemt to lieko, ar ko tu esi aplipis, un bieži vien tieši gaidību un dzimšanas brīdī tās ir mammas sajūtas, tās var būt tēta sajūtas, tas ir atkarīgs, cik jūtīgs bērns, tas var būt arī omītes un vēl citu tuvāk esošu cilvēku domas un sajūtas. Viņš jau mums tur tagad traucēs dzīvot vai vēl kaut ko. Mm. Tā, zin kā visādas omītes, kuras negrib kļūt par omītēm, arī var ietekmēt tieši vai netieši. Mm. Un vienkārši arī, kad bērniņš piedzimst, mums liekas, ka, ai, nu kas tad tur ir? Viņš tāpat neko nesaprot. Tur ir vesela apziņa, un viņš skatās, un kāpēc tās tances uz manīm lūr? Un vienkārši jautājums ir, vai mēs atceramies, vai mēs to neatceramies, bet tik un tā mēs esam kaut kādu domu, kaut kādu programmu sevi ielikuši, ka man ir jāslēpj, un, piemēram, ir Nu jā, bet tagad tur tā kā tur taču smadzenes tur ko un kas, un pirmajos mēnešos vispār tikai melnbaltas krāsas, saprot, un tam līdzīgi. Bet tās programmas jau neveidojās loģiski izspriežot, tās programmas jau rodās no sajūta. sajūtām, no tā, ko tas bērns jūt. Un tāpēc arī tik ļoti grūti ir vārdos izteikt tās sajūtas arī tagad 40, 50 un 80 gados. Tāpēc, ka viņas ir radušās no sajūtām, nevis no vārdiem loģiski savirknētiem. Nu, man ir Un, pieredze, kad arī, pieņemsim, tante vienkārši paskatās un kaut ko pasaka. Un tas mm, netiek tur, sajūta varbūt tur ir klātesoša, bet tur vienkārši paņems tas teksts, neizprotot, nesaprotot, izņemot visu apkārt esošo kontekstu. mm, Vienkārši paņem, yes, it's mine, mm, go on. mm, Ja ne? Pārbaudīsim, kā šī tas strādā. mm. Jā, tāpēc ļoti, ļoti interesanti. Un tajā pašā laikā ir vairāki, kam ir vieglāk tas grūtniecības laiks, gaidību laiks ir vieglāk, un tad nāk tas tā pieredzīte, kas nu tad tur ir pēc tās dzimšanas tur ir bijusi un kas tur ir pieredzēts. Un kādam atkal ir arī tādi, kuram nav. Nu, tā kā es prasu, tev ir kaut kas, nē, nav. Bet mēs pirms tam esam izrunājuši, un ir kaut kāds aktuāls. Nu, tā kā es nejūtos pārliecināta par sevi. Ok, labi. Kur ir tas moments, kur tu pieņem šo lēmumu, ka tu esi nevērtīgs, kad tev ir jāslēpjas, ka tu nevari būt redzams, ka tevi nedrīkst dzirdēt. Nu, un tad ir tādi, kad mm, ratiņos gulēju un jutos viena pamesta. Oh, pēc tik daudz reižu man ir sesijās Nu, nāk šis te cik vienkārši, vai ratiņš. ne? Mm, Tur iespējams pat nav konteksta jā. nekāda. Labi, agrākos laikos bija tā, ka baroja ik pēc 4 stundām, un jā, kāpēc tie bērni agrāk bļāva? Pirmkārt, viņus mani, ja, rokas ietin šitā, noturiet šitā rokas, kuras ir vēl ietīts. Uzņemiet laiku, pēc cik ilga laika viņi sāk tirpt. Nu, bet lai seju nesaskrāpē. Un brīnās, kāpēc bērni raudāja. Ēst var ik pa 4 stundām. Šodien mēs zinām, ka bērni ēd ik pa stundai, 2 stundām, un varbūt ir kāds īpašs, kas ēd, bet viņš regulē pats to ik pa 4, man liekas, ik pa Mm. 4 stundām. Nu, ļoti rēts gadījums. 3, man liekas, ir maksimums. Kāpēc tie bērni tur bļauj? Un viņi ir izbļāvušies, viņi ir vienkārši noignorēti, viņiem ir pilns, mani nedzird, mani nesaprot, man tāpat nav jēga izteikties. Kāpēc viņi tādi nervozi ir? Tāpēc, ka viņi Mm. 3 stundas bļāva un teica, es gribu ēst, man tirpst rokas. Mm. Nu, un rekur, nu, tas, ko mēs redzam, un viss
Tas viss, tās depresijas, tā nemācēšana pastāvēt par sevi, bailes izteikt savu viedokli. Un vēl viss kaut kas, visas tās nervu, nu, man liekas, es neesmu pētījusi, bet, ja es papētītu to noteikti tos, kuriem gadiem tad ir tās vislielākās nervu problēmas, ja? Trauksmes un vēl visādas tādas. Nu, tas ir, tā ir plus mīnus mūsu Nu, paudze. trauksmes jau arī tagad nāk, tāpēc, kad ir tā informācijas pārpilnība un pārbagātība un nespēja visu izprocesēt, jā. Bet, ja ir Bet, pamats tev ielikts, tad tev ir daudz vieglāk izprocesēt. Bet, ja tev ir pamatā mm, jau tur ir bedre, caurums, mm, tad tas, kas nāk vēl šodien, tas tikai pastiprina to visu. mm. Nu, tāpēc vajag, var un vajag mums šo dziedināt. Mums nav jāvelk tālāk garumā, jānodod saviem bērniem. Pat ja mēs nenododam saviem bērniem, tikai es zinu, ka bieži spēlē uz mammu jūtām. Pat ja tu nenodod savam bērnam, tu vari dzīvot vieglāk, mierīgāk, kaifīgāk un sadzirdēt sevi vairāk, sajust sevi vairāk. Un jā, dzimšanas tās nebūs tas, kas izmainīs visu tavu dzīvi pa 100, Bet nekas jau nebūs, nekas jau 360, nav, nav tāds. 360 grādiem, bet tas būs solis tuvāk sev. Mm, Un kā jau mēs pirms tam esam runājuši, ka tā darbs ar sevi, vai mēs viņu saucam par izaugsmi, pašattīstību vai vienkārši darbu ar sevi, tas ir tīri vārtu spēles, ir tas, kas mums ir šodien jādara, lai mēs dzīvotu skaistāk. Un vai mēs darām to no brīvās gribas, nu, savā ziņā, ja? Vai tad, kad mums dzīve piespiedīs tā, ka, nu, ka maz neliekās, tā jau ir katra paša izvēle. mm. Bet, jā, tātad mēs šeit esam, lai parādītu, pastāstītu, ka tas ir iespējams un ka to var un vajag darīt, vai ne? Kā Jo tieši tā, tikai iedomājies vien, kā tu rīkotos, how you would take action, ja tavā pamatā tava pati pirmā sajūta ienākot šajā pasaulē būtu harmonija, mīlestība, visi mani gaida, smaids. visi par mani priecājās. Nu, tas ir vienkārši padomā. Un izdara secinājumus. Un Un tiekamies nākamajā podkāstā vai kaut kur citur. tieši tā, var un vajag. Tiekamies nākošajā sestdienā. Paldies, kā bija ar mums un noskatījies! Tā.